Dārgie klausītāji, dārgie skatītāji, šajā raidījumā mēs vienkārši gribējām novēlēt jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Protams, šajā periodā būtu ļoti labi, ja ik viens no jums varētu nedaudz atpūsties no ikdienas straujā ritma, nedaudz abstrahēties no ikdienas problēmām, nedaudz attiet malā un nelasīt ziņu lentes un nesatraukties par patiešām skarbo situāciju globālajā un reģionālajā drošībā, bet veltīt šo te laiku saviem tuvajiem, mīļajiem, apsēsties pie galda, iedegt svecītes, saņemt dāvanas, dāvināt citiem dāvanas. Vienkārši iegūt tādu nelielu cilvēcisku laimi, teic, ka nākamajā gadā pēc svētkiem atkal mēs visi būsim atpakaļ skarbajā realitātē. Bet šobrīd tiešām novēlu jums no visas sirds priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Arnold, tavs vēlējums tautai? Pirmkārt, gribētos novēlēt visiem priecīgs Ziemassvētks, tie mūsu latviešu tādi nacionālie svētki, kurus jau mēs no seniem laikiem svinam. Un tie ģimenes svētki, tie silti svētki, kur novēlam saticību, mīlestību ģimenē, saviem bērniem, saviem tuvākiem cilvēkiem. Tie ir galvenie svētki, ko es novēlu visiem sagaidīt priecīgi un arī jauno gadu. Es novēlu, lai mūsu pilsoņiem, Latvijas cilvēkiem būtu laimīgs jaunais gads, lai viņi nezaudētu ticību. Daudz, kas grib braukt prom, daudz, kas ir aizbraukuši no Latvijas, jo situācija valstī ir sarežģīta. Es gribētu novēlēt, lai viņi nezaudētu ticību tomēr, jo nākamais gads būs, es domāju, pilns ar dažādiem pārsteigumiem un daudz ko iespējams izmainīs mūsu valstī, valsts politikā, ekonomikā. Un es, diemžēl, negribu visiem novēlēt laimīgu jauno gadu, jo tie cilvēki, kas Latviju ir noveduši šajā situācijā, es gribētu, lai viņi jaunajā gadā atbildētu par visu to, ko viņi ir izdarījuši. Ja? Šeit var minēt Rail Baltica, Air Baltica, aizsardzības ministrijas šos darījumus un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc, lai jaunajā gadā katrs saņem to laimi pēc tiem nopelniem. Tas ir tāds mans novēlējums cilvēkiem jaunajā gadā. Arnold, es noteikti nevarētu vairāk piekrist tavam novēlējumam, jo situācija skarba un tiešām būtu ļoti labi, ja katrs no tiem, kas ir Latviju novedis līdz tādai situācijai, par ko mēs laikam esam runājuši, būtu ļoti labi, ja viņi atbildētu par sevi sastrādāt un saņemtu pēc nopelniem. Un tieši tāpēc mēs novēlam priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu tiešām tikai tiem cilvēkiem, kuri tiešām ir centušies, cik iespējams šo valsti attīstīt un bijuši godīgi, strādīgi un, teiksim, tā savas valsts patrioti. Bet tiem, kur Arnolds arī pieminēja, kur ir visi šie uzvārdi, kas ir publicēti nesen, un pārējie visi. Katrā gadījumā mēs jums laimīgu jauno gadu nenovēlam. Paldies par uzmanību. Paldies.